Sveicināti, lampas draugi, cieņpilnu diskusiju draugi. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā, spoguļteltī uz diskusiju, grūmings, sejas un stratēģijas. Sveiciens arī tiem, kuri mūs skatās tiešsaistē, un ja kāds no šeit teltī klātesošajiem var iedomāties kādu, kuram šī diskusija palīdzētu un būtu noderīga, lūdzu aizsūtiet ziņu un padodiet ziņu, ka lampas mājaslapā, uzmeklējot šo diskusiju, var tātad skatīties arī tiešraidi. Mani sauc Rita Ruduša, es esmu žurnāliste, man ir uzticēts šo diskusiju vadīt. Un mēs runāsim par to, kā tad atpazīt grūmingu, kā efektīgi pasargāt no tā pusauģus un jauniešus. Un man ir ļoti liels gods būt tādu runātāju, ar tādiem runātājiem uz vienas skatuves, kuri vispusīgi ļaus man šo jautājumu arī izpētīt. Un es stādīšu priekšā Madara Kanastieviņa ir no Centra Marta. Romija Krēziņa, Pusauģu resursu centra, Diāna Jakaita, Labklājības ministrija, Anda Smiltēna, Tieslietu ministrija un Kristīna Niedra, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija. Pirms mēs ķeramies pie lietas, droši vien palīdzētu, ja mēs definētu to terminu, par kuru mēs turpmākās 90 minūtes runāsim. Un tas ir tātad grūmings. Grūmings nāk no angļu valodas, jo tāpat kā citās jomās arī šajā mums mazliet valoda iepaliek, un mēs savus terminus vēl neesam izdomājuši, bet tātad grūmings ir varmākas veikta apzināta rīcība, veidojot emocionālu saikni ar upuri, lai bērnu vai jaunieti padarītu izolētu no ierastās vides un cilvēkiem, atkarīgu no varmākas, viegli ievainojamu un vadāmu. Bērna uzticēšanās tiek izmantota ļaunprātīgu mērķu sasniegšanai. Tagad esam definējuši, kas tas ir, par ko mēs runājam, un noskaidrosim, cik tad daudz mēs šeit klātesošie, kā mēs vērtējam paši savas zināšanas par grūmingu kā jēdzienu, grūmingu kā problēmu Latvijas sabiedrībā. Tāpēc es jūs lūkšu ieiet slido.com, jums visiem ir viedtālruņi priekšā. Es lūkšu palīdzību un uz ekrāna parādīt. Nerādīsiet uz ekrāna? Ak tā? Labi. Tad man ir jāatceras, kāds bija kods. 6161. Tātad atveram slido. Ievadām kodu 6161. Un jūs redzēsiet, jums vajadzētu redzēt viedtālruņos šādu jautājumu. Savas zināšanas par grūmingu un tā sakām vērtēju kā. Un 3 vienkārši atbilžu varianti – labas, apmierinošas vai nepietiekamas. Tātad novērtējiet savas zināšanas par grūmingu un tā sakām. Nobalsojam. Labas, nepietiekamas, apmierinošas. 3 atbilžu varianti. Sākšu skaitīt no 10 atpakaļ, kad jums būs jābeidz balsot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Balsošanu noslēdzam, liekam punktu. Un rezultāts pazuda manā telefonā. Tehnoloģijas brīnumi, bet pirms es pazaudēju rezultātu, es redzēju, ka neapmierinošas un nepietiekamas man šķiet, ka bija gandrīz līdzīgās pozīcijās. Un mazākums no jums novērtēja savas zināšanas kā pietiekamas. Tātad vai nu mums ir neapmierinošas, bija apmēram 40%, nepietiekams arī ap 40%, un pietiekamas bija 3. vietā. Tas nozīmē, ka mums vēl ir jāmācās, lai mēs saprastu, kā šī problēma darbojas Latvijas sabiedrībā. Es gribētu, lai cilvēki, pie kuriem nonāk
grūminga upuri, tagad no savas perspektīvas arī novērtātu, kur mēs esam kā sabiedrība šīs problēmas izpratnē. Un varbūt Madara būtu pirmā, pie kā es vērstos, tātad, kā mums ir ar zināšanām, apmierinošas, neapmierinošas vai nepietiekamas? Nu, mēs šeit nebūtu, ja zināšanas būtu apmierinošas, vai ne? Tas ir pilnīgi skaidrs. Mums joprojām sabiedrībā izpratne ir ļoti vāja, jo ļoti daudzas lietas, kas ir saistītas ap to, kā veidojas grūmings, joprojām ir bāzētas mītos, dažādos romantizētos priekšstatos. Un, jā, mēs neatpazīstam tur, kur parādās vardarbība, tur, kur parādās dažādas neveselīgas izpausmes. Un ļoti daudz normalizējam to, kas īstenībā mūsdienās sen jau vairs nav normāli. Un tas arī ir tas, ko mēs redzam caur cilvēkiem, kas pie mums nonāk. Bieži vien cilvēki tikai pēc ļoti daudziem gadiem saprot, ka tas, kas ar viņiem notika kādreiz kā jauniešiem, ir bijis tas neveselīgais un nenormālais, kas tālāk ir ietekmējis vai ne viņu dzīvi tālāk un to, kā viņi veido attiecības uz priekšu. Varbūt Romijai arī ir kas piebilstams, tāpēc, ka pie jums arī nonāk grūminga upuri. Kā jums šķiet, tie cilvēki, kas šiem upuriem ir apkārt, vai kā mēs novērtētu viņu zināšanas, jo tas ir tas pirmais atbalsta bastions? Man liekas, kā es pateiktu, ka mums ar grūminga atpazīšanu un šo te jautājumu viss ir kārtībā. Es to pateiktu pēc tā, ka es dzirdētu stāstus, kur, nezinu, tur meitenei vai zēns sarakstās ar kādu pieaugušu cilvēku, veido attiecības un tā tālāk, un tad viņš ir to izstāstījis saviem draugiem, un draugi viņam ir pateikuši, kas tu jocīgs esi, tā kā šitas nav normāli, šitā mēs nedaram un tā tālāk. Un ja es dzirdētu šādu stāstu, tad zinātu, ok, lietas notiek pareizajā virzienā, viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, jo tā galvenā ideja būtu, tad, ja mēs to atpazīstam, spējam atpazīt, spējam paši preventīvi rīkoties, lai nebūtu šāds bīstams uzvedības, tad savā ziņā, tas ideālais variants būtu, ka pusauģi paši regulē arī šo jautājumu savā ziņā. Ne tikai pieaugušiem visu laiku ir jāvēro, bet viņi paši savā starpā jau regulē. Un to es neesmu dzirdējusi. Man šķiet, ka vēl joprojām ir arī pusauģu populācijā šis te mīts, vecāks vīrietis, vecāks zēns vai tur vecāka meitene, vai, ka tas ir tā kā forši un stilīgi un tā tālāk, un mazāk ienāk šī doma, ka ar to kaut kas nav kārtībā. Mēs lielākoties šeit gribētu fokusēties tieši uz pieaugušo atbildību, bet es gribētu atgriezties pēc tam tomēr pie pusauģa arī psihes specifikas, kā tad cilvēks tādā vecumā ievainojumā tomēr uztver šādu veidu uzmanību. Bet varbūt mums ir 3 ministrijas pārstāvēts, kas ir unikāls, es domāju, arī notikums. Varbūt katra jūs no savas perspektīvas varētu tādā dinamikā, ja jūs varat atskatīties, teiksim, dinamikā, kā jums šķiet pēdējos gados, un sevišķi kopš varbūt vairāk publiskajā telpā par to ir runāts un ir bijis lielais projekts līderu pieskāriens sabiedriskajos mēdījos. Kā jūs vērojat, vai tomēr tā izpratne ir mainījusies uz labo pusi? Jā. Iespējams mazliet, bet droši vien nepietiekami. Un uzreiz gribētu pateikt, jūs teicāt, vajag dinamiski un laika gaitā runāt par to, un ja mēs te sēdētu pirms 30 vai 40 gadiem, mēs droši vien runātu par grūmingu, kurš notiek reālajā dzīvē, nevis virtuālajā dzīvē. Tātad kāds pazīstams cilvēks vai nepazīstams, un ir reāli cilvēki divi, un ir bērns, un ir konkrēts pieaugušais, tad mūsdienās gandrīz vai reālāk, biežāk sastopamais grūminga variants ir tas, kurš notiek interneta vidē. Un no tādu tiesību sargājošo iestāžu un arī no vecāku un arī no citu klātesošo, kuri varētu to pamanīt puses, to ir grūtāk pamanīt, jo patiešām tur ir, tas bērns sēž tajā savā ietaisē, un mēs nezinām, ar ko viņš runā otrā pusē, un mēs nevaram kontrolēt, ar ko viņš tiekās, mēs to neredzam. Un tā ir tāda jauna grūminga seja, varbūt ne gluži jauna, bet tādā ilgākā laika perspektīvā skatoties, tā ir jauna grūminga seja. Un, ja es domāju par to un par tiem mītiem turpinot, par ko vecāki brīdina savus bērnus, tu nesēdies pie sveša cilvēka mašīnā, tu nerunā ar svešiem cilvēkiem uz ielas. Tādējādi
it kā joprojām gaida, ka tas varmāka būs svešs cilvēks, viņš uzradīsies pēkšņi un viņš uzreiz būs vardarbīgs. Bet absolūti lielākā daļa varmāku izmanto grūmingu kā stratēģiju, kas ir tieši tas, kas bērniem patīk. Tagad ar bērniem apējās ne vardarbīgi, bet tieši pretēji. Ja? Tātad panāk uzticību, dāvina dāvanas. Liek viņam justies īpašam. Liek justies īpašam un iegūst to īpašo saikni. Droši vien Romija arī pastāstīs, kādā veidā tas notiek. Un, savukārt vecāki joprojām tā kā vairāk bērnus brīdina no tā, kad tev kāds garām gājējs ieraus mašīnā, kaut kur aizvedīs, tev sveši cilvēki pēkšņi uzklups, kaut kas notiks. Un tas nav tas statistiski, kā visvairāk notiek šādi vardarbīgi noziegumi pret bērniem. Vai tas, ka tas ir grūmings ir pārcēlējis tagad uz digitālo vidi, sarežģīja identifikāciju vai atvieglo? Gan jā, gan nē, jo digitālajā vidē par visu, kas ir rakstīts, runāts, kādas fotogrāfijas ir sūtīts, kādi video, par to visu paliek pierādījumi. Un ja to gadījumu uzķer, viņu ir vieglāk pierādīt. Ja? Tātad tajās ierīcēs paliek digitālās pēdas no visa. Pat ja tās sarakstas izdzēš vai to visu var... sarunām, kas notiek kaut kur parkā, to visu, protams, ir daudz grūtāk pierādīt. Bet lieta ir tāda, ka tajā digitālajā vidē to ir grūtāk uzķert. Grūtāk saprast, ka tur tiešām kaut kas notiek, ka tur tiešām bērnam pašam ir jānāk vai vecākiem ir jāatrod kādam tā saraksta, jo vienkārši bērns, kurš sēž telefonā un kaut ko baksta, un varbūt pieaugš, tur nekas aizdomīgs neizskatās ārpusēji. Un tātad tam ir divpusēja nozīme, jā, šeit digitālajai. Gan vieglāk pierādīt, bet grūtāk uzķert. Kā kolēģiem šķiet ar atpazīšanu? Jā, es varbūt paturpināšu. Un, jā, man tieši gribējās likt uzsvaru uz to, ka, protams, mūsu pasaule ir mainījusies, un grūmings īstenībā nav nekas jauns. Tas fiziskais tieši, kas ir noticis iepriekš, Latvijas sabiedrībā ir jau bijis, un tieši tāpēc arī vecāki ir teikuši, nesēdies mašīnā, neņem to konfektu un tā tālāk, bet ar internetu vidi, tur tas plašums ir pavēries ārkārtīgi liels. Mums ar digitālo vidi ir gan iespējas, bet arī diezgan daudz draudi. Un man gribētos novērtēt arī to, ko ir paveicis savā darbībā Latvijas drošāks interneta centrs. Viņi patiešām ir ļoti mērķiecīgi šo savu darbību vērsuši uz atpazīšanu un arī jauniešiem, bērniem, ja viņi nonāk līdz tam mirklim, kas saprot, ka kaut kas nav ok, vai arī, pieņemsim, kāds pieaugušais var to bērnu ievirzīt, kad ir tāds tests, es izēju cauri tādiem ļoti vienkāršiem jautājumiem un saprotu, ir vai nav tās iespējas, ir bišķiņ plašāks, lai atpazītu, bet es pilnīgi piekrītu, ko Romija teica, mēs varam justies mierīgi tikai tad, ja arī līdzās stāvošie arī atpazīt un pasaka, nē, tas nav īstais, ko darīt, un vēl kas ir attiecībā uz grūmingu, kāpēc tas ir tik sarežģīti, jo tā ir ļoti mērķtiecīga psiholoģiska iedarbība uz bērnu, un tā ir ilglaicīga, kas nozīmē, ka tagad uzreiz šodien es nepamanīšu, ka bērns ir tam pakļauts. Tātad, kas vēl ir jāiemācās, ieraudzīt bērna uzvedības izmaiņas un saprast, tās ir tādas, kas jau zvana sarkano zvaniņu vai tomēr, nē. Man liekas, šī atpazīšana no profesionāļu puses, no vecāku puses, tas ir vēl tas fokus, uz ko mums jāiet. Jā, paldies. Un savukārt par izglītību runājot, tad tam, ka mēs varam pieskarties arī drošumam tieši izglītības iestādēs, es varētu paturpināt, digitālais ir ļoti, ļoti būtisks, tas, kas ir mūsdienīgs, bet mums jāskatās arī, kas notiek tiešām arī klases vidē, skolas vidē, un arī, es domāju, sabiedrībā, kas ir izskanējis, kas notiek arī, kur šīs dāvanas ir nevis konfektes vai teiksim, citi labumi, bet tās ir atzīmes, tie ir gala pārbaudījumi, kas attiecīgi,
lai tu viņus nokārtotu, maksā šo dārgo cenu. Un es varu tiešām priecāties un teikt, ka uzlabojums vismaz ir tajā, ka līdz ar to, ka mēs iespējams arī atpazīstam šīs sejas un runājam par to, es tiešām ļoti augstu cienu novērtēju tos jauniešus, kas ir atklāti un gatavi par to runāt un informēt un atrast to uzticības personu, kam to visu izstāstīt. Vienalga, lai kas tas arī būtu, vai tas būtu skolotājs, vai tas būtu vecāks, galvenais, ka viņš pats saprot, kad ar viņu tiek manipulēts. Paldies, un tagad es lūkšu Romiņai mūs nedaudz izglītot. Tātad par to, kāda, ja mēs varam tādu vidējo grūminga varmāku iztēloties, kāda ir šī stratēģija? Tātad, ko šis cilvēks, kurš ir varas pozīcijās attiecībā pret pusaudzi jaunieti, ja, kā tad notiek šis grūmings, kādi ir posmi, lai nonāktu pie tā vēlamā rezultāta, kas tomēr ir visbiežāk, diemžēl, varmācīgs akts. Varbūt mūs varētu pastāstīt tā secīgi. Es jau jūtu, kad man prasīs, man ir lapa sagatavot. Tad 21. gadā tika veikts pētījums, kur tika apkopoti tūkstošiem pieaugušu cilvēku stāsti, kuri bija bērnībā piedzīvojuši seksuālas vardarbības pieredzes un izdalītas, respektīvi viņam tika prasīts, kas bija tās uzvedības, kurām jums izgājāt cauri, kas bija tās uzvedības, ko šis pieaugušais veica. Un tad viņas tika apkopotas tādos 5 posmos, sākot no tādām zaļajām uzvedībām, respektīvi šajā gadījumā tas ir nedaudz paaugstināts risks, bet šeit šīs mēs novērojam un pievēršam viņām uzmanību līdz tādām sarkanajām uzvedībām no pieaugušo puses, kurām mēs skaidri zinām, skaidri mēs nekad nezinām, bet pietiekami varam būt ar pietiekami skaidrām aizdomām, ka kaut kas šeit nav kārtībā un šīs attiecības nav tādas, tā teikt, normālas pieaugušā un bērna attiecības. Un tad tas pats pirmais posms ir upura izvēle. Un tas būs pirmās uzvedības. Pirmā lieta, kas mums ir, un es strādāju palīdzošajā profesijā, un es arī esmu šajās zaļajās uzvedībās, jo cilvēki, kas strādā ar bērniem, viņiem ir jābūt zem lupas savā ziņā visu laiku. Tas ir tās pirmā tipa uzvedības, izvēlēties profesiju, kas strādā ar bērniem. Tātad jūs man pieskatāt visi, ja? Tas ir viens. Otra lieta ir arī par šo te pašu bērnu, tie biežāk būs, un to īstenībā saka arī varmākas, kad mēs viņus intervējam, tie būs bērni, kuriem būs maz sociālā atbalsta, iespējams viņi būs izstumti no savas draugu loka, iespējams viņi piedzīvo bulingu klasē vai skolā, varbūt viņi nāk, es negribētu teikt, nāk no viena vai 2 vecāku ģimenēm, jo vecāku skaits īsti par neko neliecina, bet drīzāk liecina tas, vai ir bērnam kāds, kas viņu pieskata, vai ir šis te atbildīgs pieaugušais blakus, kurš zina, kur ar ko bērns nodarbojas, vai bērns drīzāk klaiņo. Tātad, pirmkārt ir tas, kad upuris tiek mērķiecīgi izvēlēts balstoties uz to, ka viņš iespējams ir vientušs, viņš iespējams jūtās atstumts, viņš iespējams jūtās pamests, uz ko tad norāda tas, ka šīs te visas pazīmes. Nākamā lieta ir piekļūšana un izolēšana. Tas, par ko mums liecina pētījumi, ir, ka bērniem, kuri tiek izolēti no vienaudžiem un ģimenes, tātad kaut kādā veidā ievilkti kaut kādās situācijās. Viņiem ir 20 reizes lielāka iespēja piedzīvot arī seksuālu vardarbību. Un tātad, uz ko mēs šeit skatāmies, ir vēlme no pieaugušā atrasties ar bērnu situācijās bez citiem pieaugušiem, kur viņi ir vieni paši, tas būs, palikšanas pa nakti, kaut kādi pārgājieni, kaut kādi kempingi, kur iziesim pastaigāties, tālāk nometnes, jā, tieši tā, skolā iespējams palikšana pēc stundām, ģimenes sajietos, kur, atstājiet, viņa jau var palikt pa nakti, vai tur es tagad aiziešu, gulēsim vienā gultā, mums
mums tur, vai vienā istabā mums taču tik jautri kopā iet, kur varēsim spēlēties un tā tālāk, ja tas, piemēram, ir ģimenes loceklis. Tātad vēlme pavadīt ar šo te bērnu laiku divatā bez citiem pieaugušajiem un atkal. Skaidrs, ka mēs esam situācijās, kur mēs esam ar bērniem divatā bez citiem pieaugušajiem, un tas nav tas, ka tas uzreiz liecina, ka mēs visi esam seksuāls varmāks, bet tās ir augstāk risku uzvedības, un šeit mēs jau pievēršam jau tādu atsivērīgu. Nākamā lieta ir uzticības veidošana, un tas būtu iespējams tāds favorītisms, ir īpaši, ja mēs, piemēram, skatāmies kaut kādiem interešu izglītības pulciņiem un tā tālāk, mēs redzam, ka ir kaut kādi bērni, kuri iespējams ir tādi izteikti favorīti tur, tā kā viņiem tiek kaut kas vairāk, vai viņiem tiek kaut kas papildus, vai viņiem tiek papildus uzmanība, papildus ziņas, tiek rakstīts, noskaidrots, kā tam bērnam tur iet un tā tālāk. Tad ceturtais savukārt ir pieredzināšana pie dažādām seksuālām uzvedībām, seksuālām darbībām, seksuāla satura, fiziskiem pieskārieniem. Arī nesen vienā diskusijā mēs runājām par šo te papardziedu izveidoto karogu sistēmu, un tur tika minēts piemērs, kur tu ienāc telpā un redzi, ka meitenīte sēž skolotājam klēpī, un viņš viņai glāsta muguru. Nu, vai tā ir tāda bīstama situācija vai nav? Un īstenībā tā ir. Jo šis tieši ir, šeit mēs tieši runājam par fizisku kontaktu un tā tālāk. Bet grūmings arī paģērē zinām tādu pacietību, ja tas notiek pakāpeniski, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti, jo bērni, it īpaši pusauģi, nav jau tā, ka viņi neko nesaprot, kas ar viņiem notiek. Bet ir jārada šajā, ar grūmingu mēs radam upurī, savā ziņā tādu situāciju, kurā, viņam tā kā, nav tā, ka viņš skaidri var saprast, ka šis ir grūmings. Iespējams, viņam pat, viņš vēlas tuvoties šim cilvēkam. Un tāpat tās arī visa veida, jebkāda veida seksuāli attēli, pornogrāfiska materiāla sūtīšana vai arī vienkārši attēli, kas veicina kaut kādu pieredināšanu pie tā ķermeņa un tā tālāk. Un tās jau ir tādas ļoti augsta riska uzvedības. Un visaugstākās riska uzvedības ir tas, ko sauc par pēcvardarbības akta uzraudzību, jeb šo te monitoringu, vai viss ir kārtībā, atceries, ka tas ir mūsu noslēpums, tā kā mēs par to nerunāsim ar citiem un tā tālāk, un tu esi tik īpašs vai īpaša, un viss būs labi un tā. Tā kā izdala šīs piecas veidu uzvedības. Jums bija kas papildināts? Jā, es varbūt vēl vienu tādu maziņu papildinājumu, ka pavisam svaigi dati mums ir viena projekta ietvaros, kas bija starp trim Baltijas valstīm plus Dāniju, un šeit es gribēju pateikt milzīgi paldies kolēģei Madarai Mazjānei, kas piedalījās šajā projektā, un mums mazi aplausi Madarai. Mums vismaz ir mazliet ieskicējis gan grūminga apjoms, apmērs, kas ir Baltijas valstīs un Dānijā, bet kāpēc es to pieminēju, kas man likās ļoti interesanti, ja Baltijas valstīs tas izaicinājums par grūmingu ir daudz maz līdzīgs, tad Dānija ir nonākusi līdz tam, ka viņi apzināti definējuši izaicinājumu, ka viņi grib vākt datus un analizēt tieši tātad vardarbības veicēju šos te psiholoģiskos aspektus, kāpēc viņš to dara. Respektīvi paša varmākas motivācija. Jā, jo tad pēc tam tu vari izstrādāt gan adekvātu kaut kādu aizsardzības stratēģijas vai, pieņemsim, strādāt arī ar varmāku un viņam veidot dažādas rehabilitācijas programmas un atbalstu. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi tiešām šos psiholoģiskos aspektus, jo patiesībā jau grūmings tā ir varas pozīcija. Galu galā tas pats galvenais mērķis, ko vardarbības veicējs grib iegūt, tā ir absolūta kontrole. Viņš to izbauda, un tas ir ļoti pamatīga psiholoģiska, ne trauma, bet šis cilvēks pats ir ļoti, ļoti traumēts patiesībā. Tātad, respektīvi, ir mēģinājums saprast jau saknē, no kurienes rodas šāda veida uzvedība. Jums bija replika. Es nezinu, mēs tagad nenojaucu to scenāriju. Tas nekas mums bet jūs teicāt, mēs arī sakam grūmings, un sakam, latviešu valodā nav īsti pārtulkots, nav tāda termina, bet es gatavoties diskusijai lasīju vienu dokumentu, kur bija latviski pārtulkots, un viņu sauc par piedraudzēšanos.
Piedraudzēšana. Un, manuprāt, tas nav nemaz tik slikti, jo viņš atspoguļo to kādā veidā bērns uztver to, ka viņš uztver to varmāku par draugu, un tas varmāka arī veids visu, lai to kontroli savu īstenotu caur maskētu draudzēšanos. Un vai tas termins ieviesīsies vai nē, to mēs skatīsimies. Es katrā ziņā joprojām drīkst saukt par grūmingu šīs diskusijas laikā, bet termins īstenībā ir. Jā, mums arī nav īsti vienotas definīcijas par to, ko tas nozīmē, jo tas nav likumdošanā nostiprināts, bet varbūt, ka šis termins varētu arī iedzīvoties. Madarē bija kas piebilstams. Jā, paldies. Es varbūt par to pašu arī terminu. Piedraudzēšanās noteikti kaut kādos aspektos ir labs, bet noteikti nepietiekami, jo tas mērogs, kurā tas notiek, un ir tie dažādie profili, jo mēs domājam, piemēram, par jaunām meitenēm, kurām tur 16, 17 gadi, mēs neuztversim to tāpat kā iedraudzēšanos un piedraudzēšanos ar mazu bērnu, vai arī grūmings arī kā stratēģija tiek izmantot arī ar pilngadīgiem cilvēkiem. Un tur pazūd mazliet tas fokus uz šo seksuālo pārdarījumu, kurš nonāk tālāk, jo mēs pazaudējam caur to, jo, protams, grūmings ir stratēģija, bet viņas mērķis iznākumā ir šis tomēr seksuāla izmantošana, vai nu tas ir internetā, ja mēs runājam, tas bieži vien ir šeit materiālu ieguve, bet klātienē tas bieži vien tiešām ir šo attiecību izveidošana un tiešām vai nu tā ir izvarošana, vai kas varbūt kādā mirklī netik galējis, bet mērķis ir ļoti konkrēts, un tā piedraudzēšanās pazaudē šo aspektu. Tas varbūt tā. Es lūkšu nenolikt mikrofonu, jo man bija tāds neliels sansols, bet svarīgs, par ko es gribēju tieši Madarai pajautāt. Proti, vai ir izpētīts, kādi riski jau pieaugušam cilvēkam rodas, ja viņa ir bijis grūminga upuris, vai ir izpētīta saikne, piemēram, ar cilvēku tirdzniecību vai ar atkārtotu seksuālu vardarbību, kas jau pieaugušam cilvēkam draud, ja viņš ir bijis grūmingam pakļauts? Protams, Latvijā mums nav tik izvērsta pētījumi, bet arī Centra Marta ietvaros mēs esam gan izsekojuši šādām darbībām, gan kopumā arī pasaulē tas ir pētīts. Un, protams, jebkāda veida vardarbības pieredze kā tāda jau veido šos riskus lielākus, pēc tam tālāk nonākt atkārtotā vardarbības situācijā. Jo, ja šī vardarbības pieredze netiek pārstrādāta, ja es nesaprotu, kāpēc tas notika, kuri tie aspekti, man ir lielāka iespēja nonākt atkal upuru lomā, vai arī kādos gadījumos arī vardarbības veicēja lomā, jo bieži vien tās lomas var būt mainītas. Bet, jebkurā gadījumā ietekme uz to, kā es veidoju savas attiecības tālāk nākotnē, ir noteikti ļoti būtiska. Jo, ja es neesmu sapratis, kas ar mani notika kādā mirklī, ir daudz lielāka iespēja, ka es nonākšu atkārtot šādu paša tipa attiecībās. Un kā jūs minējāt, tieši tā saistība, piemēram, ar cilvēktirdzniecības riskiem ir ļoti reāla, jo ir šī, piemēram, loverboy stratēģija, ko izmanto, kas ir ļoti tipiska, ka, piemēram, partneris izveido attiecības, arī partnerattiecības, kurās vienā mirklī partnerim, biežāk šajā gadījumā tas ir vīrietis, rodās kaut kādi sarežģījumi, finansiāli sarežģījumi, vēl kaut kas, un sievietē nākas glābt no šīs situācijas. Tad ir un parādās vajadzība, piemēram, vai attēlus kailfoto radīt, vai tiešām nodarboties jau ar prostitūciju. Tad parādās šie seksuālās eksploatācijas riski. Un bieži vien tieši šajos gadījumos upuris pat nesaprot un nepamana, kas ar viņu notiek. Un tādā veidā, ja nonāk cilvēku tirdzniecībā, ir ļoti realistiski, jo mēs jau esam pieraduši tieši pie šādas pieredināšanas. Un, ja tas ir noticis vienās attiecībās, notikt tam vēl kādās citās, ir ļoti realistiski. Es gribēju vēlreiz atgriezties pie Romijas. Es atvainojos, ka es tik daudz kaut kā neproporcionāli dodu vārdu, bet tāpēc, ka mēs visi izglietojamies šeit, mums ir jāsaprot tiešām, kāda ietekme ir uz pusauģu prātu un arī, kas notiek pusauģu jaunieša prātā tādās situācijās. Ja? Jo mēs redzam, un diemžēl man jāmet arī akmentiņš žurnālistu dārziņā, kur reizēm joprojām arī stāstos par grūmingu, joprojām iezogas tas, ko nelatviski sauc par victim blaming, tātad upura vainošana, un viņai mugurā bija tas un tas.
Ja, viņa izskatījās tā un tā, un viņa patiesībā arī koķetēja, un viņai tas tīri labi patika. Ja? Tātad, lai mēs visi labāk saprastu, kā tiešām funkcionē jaunieša smadzenes tādā vecumā, līdz kādai pakāpei, teiksim, viņš apzinās to bīstamību, un ko nozīmē, vai viņš signalizē, ka viņam patīk. Teiksim, mēs varētu mazliet to victim blaming te pašķīdināt. Jā, man liekas, ka šeit ir vitāli svarīgi saprast to, ka it īpaši bet tur ir Irsis, viņš ir uzsēdies Andai uz muguras. Dundurs tas ir. Viņš ir dzeltens un melns. Varbūt var... Labi, es ļoti atvainoju. Tas ir Irsis, jā. Vai ne? Labi, es ļoti... Lai viņš tur, jā. Es tiešām ļoti atvainojos. Nē, mēs... Labi. Tātad, mums ir jāsaprot tas, ka pusauģu smadzenes viņas neattīstās, vispār bērnu smadzenes neattīstās tik ātri, cik mums gribētos, un mums liekas, ka tāda 16-gadīga meitene ir tāds pieaugušais cilvēks, kurš pieņem tāds pieaugušu cilvēku lēmums, bet īstenībā šī smadzeņu attīstība notiek pat līdz 23, 25 gadu vecumam. Un tāpēc jautājums par tādu pilnīgi nobriedušu lēmumu pieņemšanu ir tīpaši, kas ir saistīta ar emocijām, ar draudzību, iespējams ar kaut kādu seksuālu iekāri un tā tālāk. Viņa nevar līdz galam notikt. Tas vienkārši nav iespējams. Tāpēc mēs arī fokusējamies uz šo pieaugušo atbildību, pieaugušo zināšanas, un tev ir jāsaprot to, ka arī pusaudzi šādā vecumā, viņš nevar pieņemt tādu informētu arī lēmumu līdz galam. To saprotot, tad jautājums bija par to, kādas tad ir tās sekas, un tad šeit mums droši vien būtu jāizdala, vai kas ir tas, kas ir noticis, vai ir tās uzvedības, kas ir tiešām aizskārušas cilvēku fizisko ķermeni, drošību un tā tālāk, noteikti radīs arī vai posttraumatiskā stresa sindromu, ja tas notiek atkārtoti un daudzas reizes pēc kārtas dzīves laikā, tad iespējams arī to, ko mēs saucam par komplekso posttraumatiskā stresa sindromu. Un kompleksā posttraumatiskā stresa sindroms tas nozīmēs ļoti tādu izteiktu emociju, personības dezorganizāciju un ļoti lielas problēmas izveidot attiecības un regulēt emocijas, kas izpaužās arī ar visiem šīm te atkarību izraisošo vielu lietošana, uzvedības problēmas, uzvedības traucējumi, iesaistīšanās grupējumos un tā tālāk. Šādas te sekas arī šiem te upuriem var būt. Ja mēs domājam par tādām mazākām uzvedībām, piemēram, kaut kādu attēlu sūtīšanu, tad, tas, ko mēs redzam, ka tas ietekmē ļoti jaunieša bērna pašvērtējumu, pašcieņu, rodās dažādas vainojošas domas. Tu saki par to, ka ir victim blaming no žurnālistu puses, un tad es varu pateikt, ka pusauģiem, kas ir izgājuši cauri šādu veidu uzvedībām, viņiem arī ir victim blaming savā galvā notiek, un iespējams daudz nežēlīgāks kā no žurnālistu puses. Un tāpēc mēs cenšamies arī šo te victim blamingu mazināt. Jā, Andai, replikai vārdu. Es gribētu, lai Kristīnai pēc tam tiek nodots mikrofons. Jā, papildināt minēto, jo mēs jau teicām, ka varmākas viņi jau mērķtiecīgi izvēlās bērnus, kuri atrodas kaut kādos riska apstākļos. Un es runāju arī ar prokuroru, kur uztur ļoti daudz šīs apsūdzības tiesā, un viņi teica, ka šādas sistēmas bērni, mēs saprotam šo terminu, ļoti bieži, un viņi ir ļoti augstā riska grupā. Un bērni, kuri
turpinot Romijas teikto par to, ka tā emocionālā nobriešana varbūt nevienmēr sakrīt ar to fiziskā ķermeņa nobriešanu, tad tieši bērniem, kuri agrā bērnībā arī ir piedzīvojuši dažādus traumatiskus notikumus un iespējams piedzīvojuši varmācību, emocionālu vardarbību, pamešanu novārtā un tam līdzīgi, šī psihoemocionālā nobriešana vēl vairāk aizkavējās nekā vidusmēra bērnam. Un tad bieži vien mēs varam domāt, ka lūk ir 17-gadīgs tur jaunietis vai jauniete, viņš fiziski izskatās pilnībā nobriedis un uzvedās kā pieaugušais cilvēks, bet kognitīvi iekšēji dēļ tā, ka viņam ir bijis šis traumatiskais dzīves ceļš, viņš iespējams pat neatbilst vidusmēra, teiksim, viņš iespējams ir pat mazliet tā kā iekavēta tā kognitīva attīstība, ja, un līdz ar to ir ļoti mānīgi tīri vizuāli novērtēt šo te upuri. Viņa tā kognitīvā nobriešana varētu būt aizkavēta, un varmākas to arī zina, un viņi arī mērķtiecīgi tā tad arī izvēlās šādu te bērnu grupu, kā tos, kurus viņi sev piedraudzē. Jā, Madarai bija kas bilstams par šo, bet es visu laiku gribu, lai tiek mikrofons pie Kristīnas, bet lūdzu. Jā. Es vienkārši varbūt ātri, jo mēs daudz runājam par vardarbības veicējiem, ka viņi ļoti apzināti izvēlās, un, protams, arī ļoti liela daļa ir no šī te apzinātās darbības, bet ko vēl ir svarīgi atcerēties, ir, ka arī vide bieži vien ir ceļš, kā tie gadījumi, kurus mēs redzējām par nometnēm, par jaunatnes darba vidi, par dažādām šīm te plūstošajām, nekonkrētajām vidēm, ir bieži vien tik ļoti nojaustās robežas, ka arī pat bieži vien nav skaidrs arī vardarbības veicējiem, ka viņš veic vardarbību, jo mēs esam normalizējuši dažādas darbības. Tas ziņā, romantizējuši, normalizējuši attiecību veidošanu starp pieaugušiem un jaunām meitenēm, jauniem puišiem. Tātad arī to ir vērts atcerēties tajā, ka viens ir šīs apzinātās stratēģijas, un dažkārt arī ir jārunā par to, kāda vide un ir tā līdzcilvēku spēja atpazīt vispār ir par to, kas notiek. Bet varbūt, ka mēs pie tā atgriežamies. Jā, pie romantizācijas es noteikti gribētu atgriezties, bet parunāsim tomēr par skolas vidi tieši šajā kontekstā, ka skolotāji ir tā lielā grupa, bez vecākiem, tātad otra lielā grupa, kas saskaras ar jauniešiem. Kā jūs, vai ir pētīts, cik lielā mērā skolotāju vidē ir izpratne par to kā problēmu, un tieši tajā kontekstā, ka nevienmēr vizuāli tas jaunietis izskatās, tas viņa vizuālais izskats nevienmēr sakrīt ar to, kas ar viņu ir noticis. Cik lielā mērā mēs varētu par to izpratni runāt? Jāsaka, tādi statistikas pētījumi droši vien ar konkrētiem datiem vēl nebūs, bet katrā gadījumā tas ir tas, būtībā arī par ko jau mēs vakar aizsākām sarunu. Tiešām, lai mēs runātu par dažādām vai atkarības vai vardarbības pazīmēm, viennozīmīgi ir jābūt tādam termometram, kas mēra šo sociālo-emocionālo stāvokli un situāciju arī klasē. Un, protams, ka šie rādītāji, tad attiecīgi tas ir klases audzinātājs, pie kura šīm indikācijām būtu jānonāk vispirms. Un, protams, arī runājot, jau skatoties nacionālā līmenī, labi, kad arī tiešām tiek piedāvāti dažādi rīki un instrumenti, ko izglītības iestādes var kā teiksim, savu instrumentāriju attiecīgi šīs situācijas mērīšanai izmantot. Piemēram? Kaut vai es gribu teikt, ir gan EMU metodas, ko izmanto, ir jāsaka, sākumskolas posmās, gan bāsiki, gan viss, kas teiksim, tiešām jau vēro, kā bērns jūtas izglītības iestādē. Tas ir pilnīgi tāds novērošanas, bet ļoti daudz vēl šiem te instrumentiem ir jāsako tālāk šīm intervencijām, lai mēs saprastu, ko ar to visu, ko mēs tur redzam tajā atspoguļojumā, spējam izdarīt. Šeit atkal ienāk tas nākošais aspekts arī, par ko es tieši par atkarībām minēju. Mums ir jāturpina profesionāli pilnveidot savi skolotāji, jo katrai šai jaunai niansei ienākot sabiedrībā, mums ir jāizglīto arī šis pedagogs, lai pedagogs būtu tas pirmais cilvēks, kas arī to ierauga. Protams, ir tā pati problemātika atbalsta personāls izglītības iestādēs, ar kuru mēs vēl nevaram galēji lepoties, ka visas izglītības iestādes ar to ir nodrošinātas, bet tomēr mēs esam ceļā uz to, ka tas ir sociālais pedagogs, tas ir šis psihologs. Jo būtu jāsaslēdz, teiksim, ja ir klases audzinātājs, kas ir veicis to vērošanu, tad brīdī, kad parādās pirmie sarkanie kaut kādas gaismiņas sāk mirgot un ir nelabvēlīgi signāli, tad jau saslēdzas ar atbalstošo personālu, un tad ir jāsēko kaut kādai rīcībai, vai ne? Tas būtu arī tas algoritms, kā tam būtu jāsāk strādāt, protams. Un tad, protams, jau arī runā
runāja kolēģi par dažādu pakāpju, ja šo te identifikāciju, bet attiecīgi jau dziļākajos gadījumos, tad, protams, tās ir tās pašas starpinstitucionālās sadarbības grupas, kas ir izveidotas, un ja jau attiecīgi tas notiek jau galēji smagos gadījumos, tad, protams, tiek arī citi resursi iesaistīti, kas spēj šiem jauniešiem palīdzēt. Jā. Man, Diānai, ir līdzīgs jautājums par sociālajiem darbiniekiem. Kā ir ar sociālo darbinieku zināšanu līmeni, spēju atpazīt un tiem algoritmiem, kuriem būtu jāsāk darboties tad, kad ir konstatēti draudi? Jāsaka jau, kā ir ļoti, ļoti dažādi. Mums sociālo darbinieku arī ir daudz, un līdz ar to tas nozīmē, viens saprot vairāk, viens mazāk. Mazliet tas ir atkarīgs arī no cilvēku pašu pieredzes un, teiksim, tā arī ieinteresētības. Sociālām darbiniekiem ir iespēja par to mācīties. Tā ir labā ziņa. Mums arī ir izstrādāta metodika darbam ar cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības un kuri arī ir veikuši vardarbību. Kas šeit ir svarīgi, ka visu laiku ir jāatzīst, jāsaprot, ka grūmings ir vardarbības metode, un kas vēl šeit svarīgi, ka fizisko vardarbību mēs ieraugam. Grūmings ir, un fiziskai vardarbībai viennozīmīgi būs arī psiholoģiskas sekas, pēc tam, ar kurām ir jāstrādā. Grūmings, tā ir bijusi ilgstoša iedarbība uz bērnu, kas nozīmē, ka arī tas darbs ar bērnu būs daudz, daudz sarežģītāks. Ko izdara sociālais darbinieks? Viņam arī ir jānovērtē tā situācija. Protams, tas arī notiek brīdī, kad tas ir saprasts, atklāts. Bērnam ir svarīgi, ka bērns par to ir runājis īstenībā, jo nekas jau nevar notikt, ja bērns arī nav apstādinājis, teiksim tā, sācis runāt par to, jo mēs nevaram apstādināt to apli, ja bērns to nav izteicis, runājis, un līdz tam bērniņam ir jānonāk šajā sarunā. Un tad jānonāk, bet nepārceļot atbildību uz bērnu. Nē, tas ir tieši tā, tās ir tās pieaugušā profesionālās prasmes, nodibināt atkal nodibināt uzticēšanos tikai ar pilnīgi citu mērķu un ideju. Un pēc tam jau sociālais darbinieks, protams, nav tas, kurš sniedz pašu to rehabilitācijas pakalpojumu. Tad jau bērns nonāk citu speciālistu rokās, kur jau strādā ar pašu to gadījumu. Bet es teiktu tā, ka arī tur zināšanas un prasmes absolūti viennozīmīgi ir pilnveidojams, un to mēs arī tā kā esam ieplānojuši, ka darīsim. Es jau lēnām gribētu arī virzīties uz tiem risinājumiem, bet es aizķēros aiz viena, paturiet to mikrofonu, lūdzu, Diana, aizķēros aiz vienas frāzes, ko jūs teicāt, ka ir ļoti dažādi sociālā darbinieki. Tātad sociālā darbinieki saskaras ar tām ģimenēm un tiem bērniem, kuri ir ievainojami. Mēs jau konstatējām pašā diskusijas sākumā, ka tātad tie ievainojamākie jaunieši bērni ir visvairāk arī pakļauti šim riskam. Ja? Tātad būtu jābūt kaut kādam bāzes līmenim to profesionāļu vidū, kuri tieši saskaras ar šādām ģimenēm, kas tomēr iedod tās pamata zināšanas tam paketēji vajadzētu būt. Kā nodrošināt, lai tomēr bāzes līmenis visiem būtu puslīdz vienāds. Protams, pēc tam ir dažādi tie ceļi, bet vismaz, lai bāze būtu. Jā, tātad tā bāze ir tā, ar ko mēs strādājam, kas ir tās metodikas, kur mēs stāstam, kas ir kas, lai profesionāls arī zina un atšķir. Tas ir viens. Bet otrs, kas ir, man liekas, ka ļoti svarīgs vārds bija arī, ko minēja kolēģi, ka novērošana. Tātad, protams, sociālais darbinieks nebūs tas, kurš uzreiz sāk novērot visu ģimeni. Viņš komunicē ar ģimeni, skatās riskus, bet šeit ieslēdzas tā sadarbība ar to skolu. Un bērns jau pārsvarā tās, cik tur stundas ir skolā. Un tad jau ir tā saruna ar profesionāļiem. Ja mēs redzam ļoti būtiskus riskus ģimenē, tad man nav jābūt obligāti jau sarakstītam, kā mēs vakar secinājām, vārds algoritms jau sāk palikt tāds interesants, jā, bet tam profesionālim jau ir jāsaprot, ka jā, šeit ir diezgan liela riska. Man regulāri vajadzētu tikties gan ar to
parunāt, gan ar tiem, kas spēj to bērnu novērot, vai tā ir izglītības iestāde vai pirmskolas izglītības iestādes. Un ir arī citi, protams, speciālisti, ar ko, bet tā novērošana ir ļoti svarīga, jo tas ir pirmais posms, kurā mēs pamanām, ka jā, ir un šeit ir jāstrādā jau nopietnāk. Mēs parunāsim arī par starpinstitucionālo dialogu, lai to bērnu vairāk pasargātu, bet Rumijai bija kas piebilstams. Jā, man gribējās piebilst, jo skaidrs, es pilnībā piekrītu tam, kad ir jānovēro bērni un jānovēro bērni dažādos līmeņos, bet mums ir arī jānovēro vienam otrs un jānovēro arī pieaugušie. Un man liekas, ka man ir tāds stāsts no manas skolas laikiem, tas bija ļoti sen, un es nevienu neminēšu vārdā, lai tur nesanāk kaut kāds nepatikšanas, bet vizuālās mākslas skolotājs, viņš strādāja tajā skolā 30 gadus, un viņš stundu laikā zēniem klasē grieza nagus un bučoja pirkstus. Un visa skola to zināja, mēs pašas meitenes gājām pie skolotājām, un visiem bija tāds, tāds viņš ir. Tāds viņš ir. Tā kā man šķiet, ka arī bērnus, jo nejautam zēnam, kuram tos nagus nogriez, es šaubos, ka var kāds kaut ko pamanīt viņam. Tā, būsim godīgi, vienkārši tāds jocīgs vizuāls. Visi jau zina bez mums vai pieraduši pie tā, ka vizuālās mākslas skolotājs bija tāds nerektīgs. Un bērnos tu to neredzēsi, un savā ziņā jāievēro arī paši pieaugušiem. Jā, tāds viņš ir ļoti bieži dzirdēts termins, bet vēl kas ir bieži dzirdēts un ietekmē visu mūsu pieminēto grupu izpratni par to, vai tā ir vai nav problēma. Es domāju, tas, ko Madara jau pieminēja, kam es gribētu tagad mazliet pievērsties, ir romantizācija. Būtībā grūminga romantizācija, kas mums ir gan literatūrā, gan kino, gan ikdienā, kur ir dzirdēts arī, piemēram, reaģējot uz projektu līdera pieskāriens, ko, ja jūs neesat izlasījušas, visiem sirsnīgi iesaku. Jā, bet... Un aiz šī bet parasti seko stāsts, bet es pazīstu tādu un tādu pāri, kur viņš bija skolotājs un viņa bija vidusskolas skolniece, un viņi ir laimīgs pāris, kuri dzīvo vēl šobaldien. Cik liela ir šī te naratīva ietekme uz vispār mūsu pūliņiem situāciju uzlabot? Tā kā Andai ir mikrofons rokā, tad viņi varētu arī pirmā par šo pareflektēt. Es ņēmu citu iemeslu dēļ mikrofonu rokā, gribēju kaut ko citu teikt, bet, labi. Es domāju, ka arī vērojot to, kas mums ir noticis varbūt pēdējā pusgada laikā publiskajos medijos un tā tālāk par šo te romantizāciju, un ir bijis virkne šis temats ļoti cilāts, mēs saprotam, ka varbūt 10, 15, 20, 30 gadus atpakaļ tā varbūt bija normāla parādība. Bet jo vairāk mēs runājam par to, ka tas nav normāli, jo vairāk tās sabiedrības viedoklis ir mainīsies par to, ka tas nav normāli. Bet, ja mēs runājam, un tas ir par apkārtējo sabiedrību, bet atkal, es nevaru aizmirst arī, ka esmu juriste, vai ne? Ja gadījumā kāds šajās attiecībās tomēr sāk justies kā upuris, neatkarīgi no tā, ko par to uzskata apkārtējā sabiedrība, ir jāvēršās tiesības sargājušās iestādēs, un mums krimināla likums, es gribētu teikt, viņš nav bezzobains. Mums ir pietiekami daudz iespēju vērtēt. Protams, pietiekami daudz iespēju jau to vērtēt, neatkarīgi no tā, vai tu esi, jo sevišķi, ja tas ir noticis laikā, kad persona bijis nepilngadīga, vērtēt arī varmākas šo te atbildību. Neatkarīgi no tā, kāds ir sabiedrības kopējais viedoklis, vai tas ir romantiski vai neromantiski, vai tas ir vecmodīgi vai jaunmodīgi vai vēl kaut kā. Un šeit tas tā galvenā lieta, ko es gribēju pateikt, ja kāds šādā situācijā tomēr jūtās kā upuris, viņam ir par to jārunā ar tiesības sargājušām iestādēm. Paldies, Madara. Komentārs par romantizāciju. Paldies. Es vispirms varbūt tieši uz šo konkrēto arī, jo jāņem vērā, ka jā, likums varbūt pat ja ir ierakstīts un pieļauj, mums ir jāņem vērā to, ka speciālisti, tā skaitā policisti, jebkuras tiesības sargājušās institūcijas, arī ir tāpat sabiedrības daļa un bieži vien neuztver nopietni arī upuru vēršanos un tie gadījumi arī, kurus mēs zinām, piemēram, arī
runājot par skolām, skolu vidi, kur arī ir tieši šie paši formāti, kur, kur mums jau ir pedagogu pāris, kur izveidojās, tāpēc, ka bija kādreiz satikās vēl vidusskolā ar skolnieci, un tālāk nākamais pedagogs sāk uzmākties un veidot attiecības ar jaunietēm, pat ja viņas varbūt jau ir pilngadīgas. Bet, ko šādi patērni turpinās tajās pašās vietās, un jaunieši ļoti labi apzinās, ka, ja viņi vērsīsies tiesības sargājušās institūcijās, viņus neviens neņems par pilnu. Šis netiks, tas netiks procesēts, lietas netiks ierosināts, un lielākoties notiks tieši šī pati upuru vainošana, vai arī vispār tā teikt, izvalkāšana pa visu perimetru. Jo, diemžēl, pat ja krimināla likumā kaut kāds aspekts mums ir, kaut kādi cerams, būs šobrīd ar seksuālu uzmākšanos jau notiek progress, vai ne gan administratīvajā. Līdz ar to kaut kādas lietas ir, bet mums, kamēr vien, piemēram, mēs joprojām nerunājam par to, ka piekrišana ir nodefinēta likumdošanā, un mēs varam skaidri pateikt, ka kur piekrišana nav bijusi pilnībā informēta, pilnībā vienlīdzīgās attiecībās. Un tā tālāk mēs joprojām būsim tajā līmenī, kurā būsim. Ne? Jā, Andai uz šo noteikti ir jāatbild. Nē, es te nevaru nepastrīdēties pretīm, jo šāda veida attiecībās un šāda veida stratēģijām jau nav nekāda cita iznākuma, kā tikai tas, ka šīs personas ir jāsauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā, vai tas izdodas ar pirmo vai otro, vai kurā brīdī beidzās tā sabiedrības tolerance pret nagu griešanu un pirkstu bučošanu, ja? Tad ir jāgriežās tiesības sargājušās iestādēs, bet nereti runājot arī ar cilvēkiem, kas strādā tālāk ar šīm krimināllietām, viņi teica, ka pat ja tā situācija šķiet, iespējams, tur nesanāks nekāda liela krimināla lieta, iespējams, nekas jau īpaši vēl nav noticis, bet praksē gandrīz visos vai ļoti daudzos gadījumos šis te varmāk vienlaikus strādā ar vairākiem bērniem. Un ja ar kādu no bērniem viņš ir nonācis, teiksim, šajās joprojām tādās ļoti sākotnējās stadijās, kur nenotiek nekāda rakstura seksuālas darbības, vai tikai tā uzticības nodibināšana vai dāvināšana, ja? Iespējams, ar citiem bērniem viņš ir nonācis jau tālākās stadijās. Un tad, kad pie šiem cilvēkiem, piemēram, mājās veic kratīšanu, kad paskatās, kas atrodas viņas datoros, tad tur tiek atrastas, tāda pilns svētku komplekts, lai šos cilvēkus saukt pie krimināla atbildības. Bet vai mums pietiek instrumenti, lai sauktu pie krimināla atbildības arī tos, kas nav tik tālu tikuši? Ja tā ir viena un tā pati persona, kas ir dažādās stadijās ar vairākiem bērniem, tad, protams, ka viņš tiks saukts pie krimināla atbildības, bet viena no tāda grūminga, un šeit, teiksim, ir gan slikta ziņa, teiksim, bet ir arī laba ziņa. Ja mēs runājam par to grūmingu, kas notiek viedierīcēs, jā, tad krimināla likumā šobrīd ir speciāls pants, un tajā brīdī, kad persona jau tajā viedierīcē tikai raksta kaut kādus tekstus, kas ir uztverams kā pamudinājums kaut kad nākotnē stāties kaut kādās attiecībās un tā tālāk, vai kaut vai tikai faktiski organizē kaut kādu tikšanos, ir bijusi iepriekš kaut kāda sarakste, un tad šajās viedierīcēs citreiz ir ieraksti, ka mēs varētu tagad tikties pirmoreiz dabā, mēs tik daudz tur tagad sarakstamies, bet tagad mēs tiksimies, tad varbūt tad mēs kaut ko arī varētu kaut ko darīt un tā līdzīgi. Tā jau ir krimināla atbildība. Par to personas sauc pie krimināla atbildības, un tie ir, ja tā žargonā var teikt, tie ir samērā ejoši panti krimināla likumā. Tie ir samērā ejoši panti. Tas, kur šobrīd likums neaptver, jā, tas ir tas, ko Romija sākumā teica, ka tikmēr, kamēr persona tikai runā ar bērnu, un tie bieži vien ir bērni, kuriem patiešām arī vajag, un bieži vien viņi ir grib runāt ar pieaugušiem cilvēkiem, jo, piemēram, vecāki vai auģu ģimenes vai vēl nepievērš viņiem uzmanību. Un beidzot ir viens pieaugušais, kurš grib ar viņiem runāt par kaut kādiem viņiem nozīmīgiem tematiem vai kaut kādām problēmām skolā vai tur mājā vai pagalmā. Un šīs te ļoti agrīnās, tās sākotnējās grūmīgas stadijas, viņas krimināla likumā, viņas, protams, nebūs aprakstītas, jo tur īsti vēl nav par ko sodīt. Jo tur īsti, ja viņš nav nonācis līdz jau seksuāla rakstura darbībām vai tiešām jau fiziskā saskarē ar bērna ķermeni, kur var sākt mēģināt kaut ko jau pierādīt. Šīs te agrīnās stadijas, šī te tradicionālajam, ne digitālajam grūmingam nav sodāmas, un jo tur patiešām ir grūti nošķirt
kurš nolūks ir patiesas nolūks mērķis palīdzēt bērnam, kas ir pamests novārtā un ar kuru neviens neparunājās un kuram, teiksim, tur neviens nekad nenopērk saldējumu, ja? Un kur ir jau šis te varmāka, kurš mēģina piedraudzēties? Jā. Parunāsim par prevenciju, kad vēl tomēr netiekam līdz kriminālu likumu pielietošanai, bet mēģinot novērst problēmu kā tādu jau saknē. Es gribētu, Kristīna, lai paņem mikrofonu, paldies. Tātad skolās. Mēs jau parunājam par nepieciešamību izglītot skolotājus, tas ir skaidrs, bet kādi pašregulācijas mehānismi ir iespējami izglītības sistēmā un cik lielā mērā tie jau tagad tiek pielietoti, piemēram, ētikas kodeks, kas nosaka šīs sarkanās līnijas. Pirms šīs diskusijas es parunāju ar vienu grūminga upuri, vārdā nesaukšu, bet viņa runāja tieši par to, ka nav to sarkano līniju. Ja nav nekur, viņa pati tagad jau kā pieaudzis cilvēks strādā ar jauniešiem un nav novilkta šīs te sarkanās līnijas, ko tu vienkārši nedrīksti darīt. Ja? Droši vien es tiešām garlaikoši sacīdam, jā, tieši to pašu, kad ir nepieciešama šī ētikas kodeks, kuri diemžēl nav. Ētikas kodeksi, kuri tiek atrunāti izglītības iestāžu iekšējos kārtības noteikumos, bet šeit ir jāatzīmē tas, ka mēs absolūti nemotivējam rakstīt papīrus un normatīvus to rakstīšanas pēc, bet tik tiešām tad iekļaut šīs normas tādas, kuras arī mēs īstenojam un ievērojam. Un te jau, protams, ir atkal jāsaka izglītības iestāžu administrācijas atbildības jautājums. Bet tiešām tātad vājais punkts ir tas, ka mums pat arī nav skolotāju ētikas kodeks kā profesionalitātes. Un līdz ar to gribu teikt, arī tur ir gaismas stariņš, ir tomēr kolēģi, kuri ir to pamanījuši un sadzirdējuši, un kaut vai ārotbiedrības pārstāvi pētot dažādas starptautiskas pieredzes, ir sākuši to rakstīt, un te jāsaka, vasaras beigās tas tiešām prognozējās palaist sabiedriskai apspriešanai, lai vismaz tiešām arī mums kā pedagogu kalvei tomēr novelk šīs sarkanās līnijas. Un attiecīgi tālāk jau izglītības iestādēm būtu jābūt, te mēs runājām par to, kas ir tas upurs un viņa ģerbšanās stils un provokācijas un izaicinošā uzvedība, kas it kā šiem pārdarītājiem liek varbūt izmantot šīs pozīcijas. Bet tīši vai netīši arī tam ir jābūt atrunātam. Tātad, tomēr kādam vizuālam tēlam ir jābūt skolā. Attiecīgi mēs zinām ļoti labi, ir izglītības iestādes, īpaši ģimnāzijas statusā, kur ir vai šīs formas ieviestas vai ir stingri reglamenti pateikt, kā drīkst, kā nedrīkst nākt uz skolu, lai mēs tomēr preventīvi jau domājot un izslēgt vispār šādas varbūtības un apceres. Tā kā, jā, tomēr tie ir regulējumi un tās ir normas un tās ir rakstītas normas, kurām arī ir jāsako līdzi, lai tās tiktu ievērotas. Bet tā tad ir profesijas ētikas kodeks, kurš jau top un cerams tad tiks attiecīgi arī pieņemts, bet arī skolu līmenī taču ir atbildība. Ir tikai dažām, kā es jau teicu, tiešām dažām ir absolūti detalizēti, goda vārds papētīju pati un arī brīžiem pat sasmējos, ka kāds tomēr ir ļoti ilgu laiku veltījis, lai absolūtās detalizācijās izstrādātu, ko drīkst un nedrīkst, bet tas nav runājot tikai par grūminga pazīmēm, bet tas ir vispār tātad, kā uzvesties izglītības iestādē. Līdz pat atkal otrai galējībai, kad iekšējos kārtības noteikumos nav absolūti neviens teikums minēts par to, kur, protams, tad šī riska zona mums uzreiz paplašinās. Tas tiešām es nebaidos no atbildības un neizvairos no tās. Mums ir jāsakārto un attiecīgi strādājot ar mūsu sadarbības partneriem, tātad šīs normas ir jādefinē. Un Diāna, kā sociālajiem darbiniekiem ir ar pašregulāciju? Man ļoti patika, kā Romija arī iezīmēja pašā sākumā, ka visas tās profesijas ir riska zonā, kurās ir ilgstošs darbs un sadarbība bērnu. Un tas automātiski nozīmē to, ka tev var būt ilgstoši attiecības, profesionālas attiecības ar bērnu. Un es mazliet novirzot no sociālā darbinieka, gribēju aizvilkt vēl papildināt izglītības sektors ir viens, kas tika pieminēts, bet īstenībā
Tas, ko mēs arī pamanījām visos skaļajos gadījumos, tā ir nometnes, interešu izglītība, kas ir jaunatnes darbinieki, viss šis spektrs, kur arī ir jābūt šīm te ētikas normām un tam principam, ka ir lietas, kuras nedrīkst pārkāpt. Ja es varu mazliet par prevenciju. Jā, protams, par to mēs arī runājam. Jā, mazliet vēl citu rakursu prevencijā ielikt šajā mūsu diskusijā ir tātad tās drošās attiecības, kas bērnam veidojas ar vecākiem ģimenē, tām ir ārkārtīgi būtiska nozīme. Jo, ja man ir drošas attiecības, es zinu, ka es varu runāt, es varu uzticēties, es varu lūgt padomu, pie manis nenokļūst. Tas varmākam nebūs vairs opciju iegūt manu uzticēšanu. Būs opcija, jo tās stratēģijas viltīgs, bet grūtāka. Un tad nākamais jau līmenis, kas ir ārkārtīgi svarīgs, man vakar bija lieliski iespēja piedalīties kolosālā diskusijā par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem un šīs bērna zināšanas par savu ķermeni, par robežām, kuras nedrīkst pārkāpt. Tām ir ārkārtīgi liela nozīme tajā, lai var arī bērns noreaģēt uz šādām risku situācijām. Mums ir svarīgi, lai bērni ir arī zinoši šajā jautājumā. Tā kā, tas ir ļoti svarīgi. Es arī no tādas neesmu daudz stāstījuši šo gadījumu, bet arī man personīgi dzīvē ir bijusi šī situācija, kad ir mēģināts man piekļūt. Tas gan bija ļoti sen un nebija internetā, bet bija tāda ilgstoša vēlme nodibināt attiecības, un es biju no tiem bērniem, kur ģimenē mācīja nedrīkst kāpt mašīnā un ņemt konfekts, bet es jūtu, ka kaut kas nav ok, un sanāk tā, ka man paveicās, man bija šīs drošās attiecības, es gāju un stāstīju, ka ir problēma, un tālāk nekas, protams, neaizgāja, bet tā sajūta bija, kāpēc mani, ar ko es izdarīju ne tā. Man pašai sākās tas victim blaming, lai gan nekas nenotika, bet patiesībā jau arī notika. Un jā, tā prevencija arī man pašai personīgā dzīvē, kad es biju zinoši un biju tajā, kad, es nezināju, kas ir groomings, bet es zināju robežas un es biju drošās attiecībās savā ģimenē. Un šeit, kāpēc paliek ievainojumi bērni, kas mums, diemžēl, ģimenē šo neatrod, tad ir, pieņemsim, nokļūst bērni arī ārpus ģimenes aprūpē pie audžu vecākiem, un audžu vecākiem ir jābūt ļoti, ļoti zinošiem, lai bērnus noturētu un šīs drošās attiecības veidot. Mūsu riska zona viennozīmīgi ir pašvaldību institūcijas, kurās bērni uzturās, jo tur arī ir jābūt cilvēkiem, nezinu, vienalga, kā lai to sauc, audzinātājs, uzticības persona, ar ko mēs ar kuriem ir jāveido ar bērniem šīs te drošās attiecības. Ja, es gribēju, lai Romija arī pakomentē par drošajām attiecībām, no kurienes būtu jānāk tam impulsam, ka bērns arī tiešām domā par ķermeņa robežām, vai tas ir komplekss pasākums un visi pieaugušie, kas ir viņam tuvumā, tas ir tāds kopējs darbs, lai bērns saprot. Nepārnesot atbildību uz bērnu, bet vienkārši bērnu. Es tieši gribēju pārnest atbildību uz bērnu. Nē, es gribēju prasīt, piemēram, tie ir daudz cilvēki, jums droši vien ir skolnieki tādi, no 1. līdz 3. 4. klasē. Jūs esat viņiem, piemēram, ja jūs viņiem pajautātu, vai tu zini, ka nedrīkst sūtīt savu pliku ķermeni nevienam internetā? Vai viņi to zina? Jo liekas, ka viņiem to kā vajadzētu zināt, bet ja viņiem to neviens nepasaka, tad kur cik no jums ir pateikuši saviem bērniem, ka nedrīkst sūtīt? Paldies, viens mums ir ļoti izglītot publika, lieliski. Jā. Tātad mums ir džimbas skola, mums ir papardas ziedi, mums ir vēl visādas institūcijas, kas tā kā palīdz arī vecākiem šajā jautājumā un izglīto bērnus skolās. Tā kā pirmā pirmā profilakse ir patiesībā seksuālās veselības, jeb seksualitātes izglītība, izglītošana, un sākot jau no maza vecuma, sākot ar to, ka mēs nosaucam savu ķermeni, mēs zinām, kādām vietām, jeb tas, ko sauc par
peldkustījumu likumu, ka tur nevienam neļaujam pieskarties, nevienam nesūtam, nevienam nerādam. Tam vajadzētu būt zināmam jau aptuveni 4 gadu vecumā bērniem, kad šitās vietiņas neaiztiekam. Mēs zinām, ka tad, ja kāds mums liek justies nekomfortabli un nērti, tad tajā brīdī mēs varam pateikt nē, aiziet projām un pateikt kādam uzticamam pieaugušam, lai izvērtē šo situāciju un tā tālāk. Un šis te sākās no šīs te seksuālās izglītības mājās, ko bērniem māca un rāda un stāsta vecāki, un pēc tam skolās, kur jau arī skolās tad kā, tās nebūs skolas tādā universālās programmas seksuālās izglītības, bet kur brauc šie te pakalpojumi un stāsta mērķēti par tām aktualitātēm un iedod vietu pusauģiem un bērniem arī pašiem savā starpā runāt par to, kas notiek un tā tālāk. Un tā būtu tā galvenā profilakse. Bet vēl viena profilakse, manuprāt, par ko mēs šeit arī mazāk, kurai pieskaramies, ir par to upuru izvēli, par to, ka mēs gribam radīt valsti, mēs gribam radīt sabiedrību, kurā mums ir mazāk šo te upuru, kurā mums ir pasargātāki bērni, kurā mēs pieauguši spējam izveidot attiecības ar bērniem, un bērni arī paši savā starpā spēja noregulēt un runāt un parādīt, ka kaut kādas lietas tā kā nav ok un tā tālāk. Un šajā gadījumā mēs atkal atsaucamies gan uz vecāku, gan arī uz izglītības iestāžu socioemocionālajām prasmēm tā kā saprast sevi, saprast citus, pateikt nē, nospraust robežas un tā tālāk, kurām būtu, protams, jānāk no mājām, bet kuras, savā ziņā skola māca, kā funkcionē sabiedrība, un ja es skolā redzu, ka mans klases biedrs, sit tur kādam pa dibenu un apsaukā meitenes un tā tālāk, tad es iemācos, ka tā var sabiedrībā uzvesties. Un īstenībā tā nevar. Paldies. Andai papildinājuma replika, un tad es gribēšu Madaras viedokli. Jā, ja mēs runājam par to vecumu, kurā būtu jāsāk ar bērniem runāt, un mēs tad spiežam, ka tā ir izglītības iestāde noteikti, jau ir džimbas skola, vai varbūt mēs domājam, ka tas ir kaut kāds tāds agrīns pusauģu vecums, bet tā neoficiāla Latvijas statistika par to, kura ir visaugstākā riska grupa šim te digitālajiem grūmingam, kas notiek, ir meitenes vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Un tā ir visaugstākā riska grupa, bet ir arī jaunāki bērni. Un tad faktiski vecākiem tiklīdz tu dod bērnam to ierīci, tad tev tajā brīdī arī ir jāsaka, ka ar to ierīci nedrīkst darīt nekad tādas lietas. Un nav tā, ka ir kaut kāda vecuma grupa, kurā par to runāt, jo bērni daudz agrāk tiek pakļauti grūmīgam, nekā mēs kopumā to varbūt tā kā domājam, kura ir tā vecuma grupa. Un otra lieta, kas ir varbūt vecākiem jābūt uzmanīgiem, ka šī te, gan tie tradicionālais grūmings, kurš dažkārt iekļauj ir digitālā grūminga elementus un tā tālāk, bieži vien tiek dāvināta šīs te ierīces ar teikumu, tu tikai nerādi vecākiem, jo viena ierīce ir tā, ko vecāki ir iedevuši, un tā otra ir tā, kurā notiek šī te sarakste, bildes un viss tas aizliegtais. Ar nosacījumu, ka tas ir mūsu noslēpums, te tev būs tas telefons, kuru tev vecāki nepērk, kur es tev nopērku, ka mums ir, un mums tur ir mūsu atsevišķā saruna, mūsu atsevišķās bildes. Tad, ja vecāki jūs redzat, padara tevi par īpašu un veido īpašu izolējušas attiecības. Dod to, ko vecāki tev nedēva un ko ļoti gribēja. Un tā kā vecāki, ja jūs redzat, ka jūsu bērnam ir kaut kāda alternatīva viedierīce, kur jūs nesat devuši, tas ir absolūts sarkanais karoks, ka tur ir noticis kaut kas slikts. Tad tā ierīce ir jādabūna un jāsaprot, kas tajā ierīcē ir iekšā. Jo, ja jūs redzat, ka ir bērnam kaut kāda ierīce, kuru jūs nesat iedevis, viņš viņu ir dabūjis kaut kur citur. Un kas tad ir tas, kas notiek tajā ierīcē iekšā? Tas ir obligāti. Tas ir absolūts sarkanais karoks, ja jūs kaut ko tādu pamanat. Paldies, Madara, par ķermeņa robežām. Jā, savalkot un atgriežoties atpakaļ pie jau vairāk kārt teiktā, vai ne? Ļoti svarīgi runāt par šīm te pamatlietām, vai ne, no ļoti maza vecuma, un tas ir, un ko es visu laiku uzsveru, mums nav vajadzīgi ērti bērni, jo ērti bērni ir tie, kuri pēc tam arī vēlāk, kā jaunieši un pieaugušie, nevar pateikt ne un nezin tās savas ķermeņa robežas, nezin savas attiecību robežas. Līdz ar to mēģināt iespraust bērnu un jaunieti rāmjos, kuros mēs viņam neļaujam nekam teikt nē un nekādā veidā pašnoteikties, un pēc tam cerēt, ka viņš varēs
vēlāk to izdarīt, ir pilnīgi naivi. Līdz ar to arī, un otrs jautājums ir par šo te veselības mācību, jo mēs runājām, tas ir vai ne kaut kādas lietas mums ir integrētas mācības saturā, bet ļoti pietrūkst. Ārkārtīgi pietrūkst. Jā, fantastiski ir centra darbdedze šis te džimbas skolas noklātais lauks un vajadzētu noteikti vēl intensīvāk un vairāk, droši vien, ja būtu iespējas. Bet tad mēs ieejam skolā un ir tukšums. Un tādā ziņā ļoti, ļoti atkarīgs no katra pedagoga, no spējas vispār šo te piegādāt. Un arī tad mēs bieži vien runājam tikai par tādām pamatlietām - kontracepcija, pubertāte. Bet kas ir veselīgas attiecības? Kas ir veids, kā pateikt, nē, kā atpazīt, ka kaut kas nejūtās komfortabli, ka man ir tiesības aiziet prom tad, kad nav? Kas ir piekrišana, vai ne? Visas šīs lietas, jo ja es esmu dzīvojis kaut kādā vidē, kur tas tiek normalizēts, es pieņemu, ka tā ir daļa no attiecībām. Ja es to redzu un no manis to sagaida, un, nezinu, vecākiem tādas attiecības ir, citiem pārējiem ir, es pat nepamanu, ka tas, kas ar mani notiek, nav ok. Man liekas, ka man ir jāpiecieš šajās attiecībās. Līdz ar to ārkārtīgi svarīgi runāt nevis tikai par reproduktīvo veselību kā tādu, bet runāt par to, ko mēs saprotam ar veselīgām attiecībām. Reklāmas pauze pēc šīs diskusijas būs darbnīca par veselīgām attiecībām. Varēsim par to runāt. Bet otrs arī vēl būtu arī jautājums par šo te parādījās mazliet jau par to, ka pedagogi jāizglīto vispārējais, bet ir viss tā jaunatnes darba joma, visa šī te pelēkā zona, un tur ir ļoti svarīgi runāt par šiem te bērnu drošības protokoliem vai jebkādiem citām veidiem, kur mēs gan atrunājam, kāda ir kopējā politika, kā mēs rīkojamies un kas ir ziņošanas mehānismi. Mēs runājām jau daudz gan par pedagogu, gan sociālo darbinieku, gan arī par tiesību sargājošo iestāžu darbinieku izglītošanu un zināšanu līmeni. Vēl viens tāds mazliet nenosaks lauciņš šeit ir tomēr arī pašvaldību uzdevumi. Jo pašvaldības ir tās, kurām ir uzdots ar likumu tomēr piedalīties arī vecāku audzināšanā, mūža izglītībā. Un šķirstot dažādu pašvaldību piedāvājumu vecāku interešu izglītībai, es neatrodu tur neko saistītu ar. Es atrodu ļoti daudz visādu interesantu lietu, sākot ar knipelēšanu un beidzot taro kārtīm, bet neteiksim izglītošana par to, kā runāt ar bērnu par viņa ķermeņa robežām. Ko mēs tur varētu darīt? Mums nav šeit īsti kam pajautāt, bet mēs varam vismaz pareflektēt par to tagadējo situāciju. Varbūt Kristīnai ir kas sakāms. Vienkārši pašausmināties pie šīs tēmas. Droši. Tā kā ir šobrīd ļoti aktuāla tēma ir atkarību profilaks, atkarību prevencijas. Un mēs sadarbībā ar Veselības ministriju, Pusauģu resursu centrs, mēs izstrādājam atkarību intervenciju cilvēkiem, jauniešiem, pusauģiem, kas pirmo reizi pamēģinājuši vielas. Un nonākuši valsts vai pašvaldības iestāžu redzes lokā, tā skaitā skolotāji, piemēram, redzes lokā ar to, ka viņi ir kaut ko lietojuši. Mēs apmācījām speciālistus visās pašvaldībās, dažās vairākus, mēs apmācījām viņus. Un principā tas, kam vajadzētu notikt tālāk, ir, ka pašvaldības pārņem šo te projektu, visi ir apmācīti, viņi pārņem šo te projektu un ievieš. Viņi ievieš viņu, piemēram, sociālos centru, kā sociālajā darbā, tātad tiem, kas ir jau pēc 18 gadiem, viss bez maksas, jā, viss bez maksas. Ievieš tur vienu, piemēram, skolās pusauģiem otru programmu un strādā, viss ļoti skaisti, pierādījumos balstīti, tur vairākas nodarbības tā tālāk. Principā tas, ko tas prasa, ir paņemt šo te speciālistu, ielikt viņu telpā, izkopēt viņam lapas un samaksāt par darbu. Kas viens speciālists pašvaldībā, vai ne? Nevienā pašvaldībā nav ieviests. Tieši tas pats ir ar mūsu tēmu. Jā, varbūt Kristīna varētu piedalīties šausmās. Šausmās, nē, es laikam ne, jo tāpēc, kad neilgu laiku es tieši no tām pašvaldības kurpēm es izkāpus un iekāpus tā kā ministrijas kurpēs, bet te jāsaka tā, protams, kad visi šie resursi par to tiek domāts, kas ir lielās pašvaldības, ja mēs varētu mērogot. Ja? Un, protams, daudz sarežģītāk un finanšu resursu ietilpīgāk ir šīm mazajām pašvaldībām, kur tiešām gan skolēnu skaits ir mazāks, gan atbilstoši speciālistu skaita pieejamība ir daudz ierobežotāka. Līdz ar to tas, ko ministrija tiešām dara, dod aizvien lielākas autonomijas iespējas pašvaldībām ar par šo lemt, jo, kā jau jūs teicāt, likumā šīs normas ir atrunātas.
bet skaidrs, ka tur ir jābūt zināmai pakāpenībai un loģiski, kad ministrijai ir jābūt, jāsaka, tam politikas veidotājiem, kurš var dot šīs instrumentus pašvaldībām vai rīkus, ko īstenot, un, protams, nu tad tas ir atkal tikai diskusija ceļā, veicināt, rosināt. Lielās pašvaldības es piesaucu ar to, ka tur, kur ir metodiskie centri, tur, kur ir arī citi jau inovācijas zinātnes centri ar vajadzīgiem speciālistiem, tur tas notiek, tur tas ļoti dabīgi notiek un organiski, bet pieminētās mazās pašvaldības, kur gan šīs infrastruktūras iespējas ir mazāk, cilvēku resursu iespējas ir mazāk, tur arī tās aktivitātes konkrēti uz vecākā mērķa auditorija ir daudz mazāk. Jā, bet ko mēs varam darīt, ir jautājums, jo tomēr jau arī, kā Romija minēja, nu ir ieguldīta nodokļu maksātāja nauda speciālas sagatavošanā, vai ne? Un tie speciālisti tomēr ir pieejami, varbūt ir iespēja kaut kādu kooperēties starp mazākām pašvaldībām, mazākām un lielākām, ja, jo mēs tagad konstatējam, ka ir caurums, ja, tieši domājot par izglītību, kura tieši ietekmē attiecīgi to jauniešu drošību, vai ne? Jo vecāki ir tie, kas ir vistuvāk šiem bērniem. Nu, ko tad mēs varam darīt? Nu, pirmais, es nezinu, es esmu laikam tāds nedaudz tomēr centralizācijas piekritējs, jo tas, kas notiek bieži vien, ir speciālistu absolūta fragmentācija vai pakalpojumu fragmentācija. Un līdz ar to tad mēs arī nevaram nonākt līdz tam vēlamajam resursam. Es nesaku, un jāsaka, ka viss ir jāapvieno, bet viņš ir jācentralizē tādā ziņā, lai tas būtu pieejamāks un varbūt arī tiešām kvalitātes ziņā uzreiz tas zīmoks pieaugt lielāks. Tas ir nevēl tas, ko es teicu, jā, šis metodiskais centrs. Šobrīd, jāsaka, ir jau ļoti labas iestrādnes nacionālā līmeņa metodiskā centra atbalsta izveidēji, nu, kas tiešām arī tad būs kā tāds pirmais atbalsts arī mazākām vai lielākām pašvaldībām kopumā, ko mēs kā valsts spēsim nodrošināt. Diana? Es tikai papildinot, mums ir īstenībā ir pieredze ar pašvaldībām, kurās ir diezgan attīstītas šīs te vecāku pratības programmas, ja tā to var nosaukt, gan bērnu emocionāla audzināšana, ko jau es arī minēju, kas stāsta, māca vecākam par to, cik būtiski ir izveidot šīs te drošās attiecības savu bērnu, kas ir balstītas absolūtā uzticībā, uzticēšanās. Nu jā, tas ir tie vairāk piemēri, gan lielāka, gan mazāka pašvaldība. Bet viena iezīme tomēr ir. Tās ir pašvaldības, kurās ir diezgan spēcīgi darbojās nevalstiskais sektors, kas tiešām šajos jautājumos ir arī nospecializējušies. Un tad mēs redzam, ka tas, latviski sakot, tas drives ir šajās pašvaldībās. Ko mēs esam arī ieplānojuši ministrijas ietvarā, lai cik jocīgi tas neizklausītos, bet mums ir vajadzīgs projekts, lai pašvaldībās veidot šos savstarpējo mācīšanos un pieredzes apmaiņu. Mēs organizēsim tādas tikšanās pašvaldību mazākās tādās grupiņās, kur varbūt nav tik attīstīta šī sadarbība ar nevalstisko sektoru, bet un mēģināsim vedināt kopā. Tas, protams, būs ne tikai par vecāku pratības programmām, bet vispār kā atbalstīt ģimenes, bērnus un šādi. Tā kā, jā, tāda ieceri ir, bet, jā, bija vajadzīgs projekts tam. Nu, rekā, bez projektiem neiztikt. Es pievērsīšos auditorijai, jo mums laiks tuvojas beigām, un es pieņemu, ka jums varētu būt kādi komentāri vai jautājumi. Es, diemžēl, nezinu, vai mums ir mikrofons, lieliski, mums ir mikrofons, tāpēc celiet roku, un mikrofons ir jāizmanto tādēļ, ka mums ir tiešraidi, un lai visi dzirdētu jūsu jautājumus. Lūdzu, droši celiet rokas un uzdodiet jautājumus. Jā, lūdzu. Jautājums, kas iesūtīts slaido. Vai līdzīgas aktivitātes ar neseksuālu mērķi arī klasificē kā grūmingu, piemēram, iesaist reliģiskās, noziedzīgās un tam līdzīgās aktivitātēs? Reliģiskās aktivitātēs? Reliģiskās, noziedzīgās un tam līdzīgās aktivitātēs, kurām nav seksuāls raksturs. Varbūt Anda var pakomentēt vai Madara?
noteikti no Latvijas tiesu sistēmas labāk varēs Anna pateikt, bet tīri tādā ārzemju leksikā, kas tiek lietots runā arī par grūmingu, kā savervēšanas taktiku, lai nonāktu ekstrēmismā, lai nonāktu dažādās reliģiskās kustībās. Bet man laikam nebūs iespēja pateikt, kā mēs to Latvijā šobrīd traktējam. Anda, lūdzu. Jā, jautājums, kāpēc grūmings ir sodāms un kāpēc par to ir paredzēta krimināla atbildība. Un tāpēc, ka tā noved pie kāda grūminga stratēģijas mērķis ir vardarbīgas seksuālas attiecības. Jā. Un tamdēļ viņš tiek arī juridiski identificēts kā kaitīga darbība un tamdēļ viņš tiek sodīts. Ja grūmings notiek ar mērķi iesaistīt, piemēram, teroristiskās darbībās, un mēs zinām, ka faktiski arī tās pusauģu risku grupas un bērnu risku grupas pat varētu būt tās pašas, un mēs zinām, ka Latvijā arī ir bijuši gadījumi un atspoguļot presē, kā tas ir. Protams, arī to varētu uzskatīt par grūmingu, un arī tas ir krimināli sodāms, tik tālu, cik tālu var pierādīt, ka tā visa ir tā visa ir darbība, kas ir saistīta ar ļoti kaitīgām sekām, ar ļoti kaitīgu mērķi, kas ir kaitīgs sabiedrībai un kaitīgs arī pašam cilvēkam, pret kuru veic to grūmingu. Bet es nemācēšu komentēt par reliģiskām lietām vai cik tālu šeit ir tas grūmings. Un katrā ziņā juridiski ir grūminga veidi, kuri tiek sodīti ar šīs seksuālās darbības, iesaistīšanu terorismā, cilvēku tirdzniecībā un šādās ļoti kaitīgās darbībās. Jā. Bet vai nav līdzīgas stratēģijas? Jā, es tieši gribēju teikt, tīri no funkcionālā viedokļa pēc tam 5 uzvedībām, 5 tiem karogiem, tā lielākā atšķirība būs vienkārši pie tā, pie kā mēs pieredinam. Vai mēs pieredinam pie fiziskiem pieskārieniem, vai mēs pieredinam pie nelielas noziedzīgas darbības, vai mēs pieredinam, atnāc tikai uz vienu dievkalpojumu. Man šķiet, ka mērķis varbūt būs cits, bet funkcionāli man šķiet, ka tā uzvedība paliks ļoti līdzīga. Paldies. Vēl jautājumi, celiet roku, lai es jūs redzu. Jā, Reku kungs pirmies. Sveiki, jā. Man tāds kā dēla tēvam jautājums. Viens, var divdaļīgs jautājums. Viens ir, kā ir vispār to statistiku, tā kā puikas pret meitenēm, un otrs, vai tur nav arī tajās pazīmēs, ko var redzēt kaut kādas atšķirības, jo pašam no jaunības atceroties, puiši kaut kādā, tur no 14 līdz 11 vecumam sāk tā kā pat uztvert un lielīties ar kaut ko tam līdzīgu, vai tas ir pa īstam vai nē. Viņiem liekas, ka viņi ir tie, iekarotāji no kaut kāda sociālā spiediena radušies, un tad varbūt, kā vispār tas atšķirās, vai puišiem tas savādāk kaut kā, vai visas ir pilnīgi tāpat tās pazīmes un tam līdzīgi. Vai puišiem meitenēm varbūt Romija var pakomentēt? Un par statistiku pēc tam, vai Madara par statistiku? Jāsaka godīgi ar statistiku, vai ne, mums ir grūti. Mums, jo ja mēs nefiksējam šo te grūmingu kā darbību, tad mēs nevaram pateikt, cik daudz tieši ir konkrēti par internetā. Ir mazliet vairāk, vai ne? Varbūt tur varēs ieskicēt, bet tas, ko mēs zinām, bieži vien jau arī vienkārši neziņo par šiem gadījumiem. Tāpēc tīri statistiski ļoti grūti būs pateikt. Es pēc tam varu iezīmēt kaut kādas citas lietas, kas attiecās tieši uz šīm. Es varu mazliet ilūkt no centra Marta. Mums ir bijuši tādi pētījumi. Viņi nav kvantitatīvi pētījumi, viņi ir tādi, kas varbūt uzrāda tendenci, un viņi nav, varētu teikt, jaunākie. Bet tas, ko mēs redzam saistībā ar meitenēm un zēniem, ja arī zēni tiek iesaistīti seksuāla rakstura darbībās, arī viņi cieši no seksuālās vardarbības, bet viņi vairāk cieši no sava dzimuma pārstāvjiem un meitenes no pretējā dzimuma pārstāvjiem, kas ir mazliet vecāki, vismaz 5 gadus vecāki par viņiem. Tas ir tas, ko mēs esam tajos mazos savos pētījumos novērojuši un redzējuši. Un saistībā ar seksuālo eksploatāciju, kur mēs redzam, ka arī šī vardarbība tiek normalizēta un meitenes tiek iesaistītas seksuāla rakstura darbībās, to mēs redzam, jā, tas notiek jau bērnībā. Mums ir arī par šo bijis jau arī tāds pavads pētījums, un tur tiek izmantot gan digitālā vide, gan nedigitālā vide. Vienkārši mērķis ir viens - iesaistīt šo cilvēku. Un arī vēl pagājušā gadā mums bija darbnīca, kur mēs sasaucām dažādu institūciju pārstāvjus, un kas dalījās arī dažādos stāstos saistībā ar to, kā viņi redz šo vervēšanas tehniku un šo iedraudzināšanu vai ievilināšanu noziedzībā un šajā gadījumā seksuālā eksploatācijā, tad mēs redzam, ka nereti arī tiek izmantot tehnika, kamēr tas bērns ir vēl
nepilngadīgs, viņš tiek iedraudzināts, pieradināts, izstāstīts, un hops 18 gadi, un tu esi Vācijā bordelī. Tā kā arī šādus pieredžu stāsti mums ir, tā kā būtu vērtīgi arī uztaisīt tādu lielāku aptauju un kvantitatīvāku pētījumu, lai mēs to visu varētu saprast, kā mums tieši Latvijā. Paldies, Iluta, un Diānai par pētījumiem vēl replika. Jā, mums 2022. gadā bija Latvijas drošāka interneta centram bija jauniešu bērnu aptauja, jauniešu laikam tur bija aptauja. Un šajā aptaujā tā ir diezgan reprezentatīva, diezgan daudz, un aptuveni 1000 bērni atzina to, ka viņi atzīst to, ka pie viņiem ir mēģināts tā kā pietuvoties, ar viņiem ir mēģināts izveidot šo te kontaktu, un, protams, arī daļa no šiem bērniem pēc tam bija noreaģējuši un bija sūtījuši. Un faktiski aptuveni skatoties arī citu valstu izpētes, 80-20 aptuveni ir šī proporcija, bišķiņ vairāk, bišķiņ mazāk, kā kurā valstī, bet viennozīmīgi, protams, cieši gan meitenes, gan zēni, bet meitenes proporcionāli tomēr vairāk. Mums vēl, protams, ir dati no iekšlietu sektora, bet iekšlietu sektora datos nenodala, vai šīs seksuāla rakstura pārdarījumi ir kā grooming rezultāts, tāpēc mēs īsti tos datus tādā ziņā nelietojam. Mēs raksturojam, bet mēs nevaram atzīt, ka tas tieši grooming rezultāts. Un par zēnu meiteņu atšķirīgajām stratēģijām attiecībā pret zēniem meitenēm. Tas, kas šobrīd ir zināms no tā grūmiņa, kas notiek digitāli, tad online, kur ir mērķis, piemēram, izspiest vai kalfoto vai video, nonākt kādā šāda veida eksploatācijā, tur parādās divu veidu stratēģijas no meitenēm. Tālāk tiek mēģināts iegūt nākamos materiālus, tātad atkārtot vēl šo saturu radīt. Savukārt zēnus pēc tam, kad tiek dabūts kāds šis pirmais avots, resurss, tas tiek izmantots, lai šantažētu un saņemtu drīzāk naudu vai finanses. Tad tur mazliet tajā mirklī pavēršās tā atšķirība, bet, piemēram, par grūmīgu klātienē, ja mēs runājam par puišiem, jau jauniešiem, pusauģi, 16, 17. Tur es teiktu, ka mums ir grūti pat vispār pateikt, jo jautājums, cik vispār 16, 17 gadīgi zēni šobrīd vēršās un saka, ka pie manis, ka es tiku seksuāli izmantots no, 25 gadīgas sievietes, ja? Mēs, vai 25-gadīgi vīrieši arī. Pēc būtības šobrīd, cik daudz mūsu sabiedrība romantizē, viņam tikai pievērš uzmanību vecāka sieviete, vai ne? Tad tur mēs pat nesaskatītu to kā problēmu joprojām. Jā, Romijai lūdzu arī par atšķirību. Es domāju, no tādas audzināšanas viedokļa, tad, tīri pēc idejas seksuālajā izglītībā, jeb seksuālajā audzināšanā mēs pēc idejas neizdalam zēnus un meitenes. Un kāpēc tas ir? Skaidrs, ka varbūt tās uzvedības zēni ir ekstravertāki, meitenes ir mazāk ekstravertas. Mēs redzam pēc uzvedības patērniem, protams, kad ir kaut kādas atšķirības arī šajās uzvedībās. Taču, un mēs, protams, viņiem stāstīsim arī jo viņiem tur ir savādākas lietas, un viņiem ir arī citas lietas jāzina gan par savu higiēnu, gan par saviem dzimuma orgāniem un tā tālāk. Bet, ja mēs domājam, piemēram, par šo te sava ķermeņa neaizskaramības tātad noteikumiem, ja zēns zinās, ka viņa ķermeni nevar aizskart, viņš arī zinās to, ka arī cita ķermeni nevar. Un tāpēc attiecībā tieši uz šo seksuālā grūmingu uzvedībām vai vispār tādām seksuāli kaitnieciskām uzvedībām bērnu starpās, šī seksuālā izglītībā mēs domāsim par vieniem un tiem pašiem likumiem gan zēniem, gan meitenēm, lai ievērotu drošību un šādas tā kā nepiedošas attiecības savā starpā. Paldies! Diemžēl mums laiks ir iztecējis, bet es gribēju pašā noslēgumā klātesošiem uzdot jautājumu, cik no jums jūtas, ka viņi ir tagad saprot labāk, kas ir grūmings un tā sekas. Paceliet rokas, bez slaido. Brīnišķīgi, to mēs arī vēlējāmies panākt. Liels paldies Centram Marta par iniciatīvu, liels paldies dalībniekiem, aplausi. Visu labu, paldies!